mēs esam jau lidostā. Es nevarēju vienkārši palaist garām, ka dzimšanas dienām bija nenormāli daudz darba. Mēs bijām domājuši, ka mašīnā lidosim, bet es vīram saku, klausies, es nevaru. Un žēl, Felīks, kā mēs viņas dzimšanas dienā nebūsim ar viņu. Mēs lēšamies lejā, bet es biju aizmirsis izslēgt 360 programmu meitenes. Var redzēt, ka es biju lidostā. Priekš, ka es aizvedu tēti. Tad skraidām pa veikalu, meklējām kaut kādu kūciņu. Atradām tikai tādas pončikas. Meklēju tagad sveces. Viņiem ir vai nu cipari, kur nav vieninieki, ir tikai trīnieks, vai arī tieši šitāds. Domāju, ko lai dara, es domāju, varbūt kaut kādu pļušku uzlikt. Nav variantu. Es varu kaut kādu šitādu sveci. Iesprostē pončikā, kurš ir tikpat liels kā tā sveci. Un es atradu, ka šitādu piestāvēs pie pončikiem un pie puķītēm. Prozā viss. Tā, mēs esam atbraukuši uz viesnīcu. Te eju iečekoties savā numuriņā. Es iešu uz viņu numuriņu gaidīt, un vīrs aizbrauc jau pakaļ viņā uz trasi. Un es sēdēšu viņu numuriņā un gaidīšu. Šeit, kurš nāk? Puķīts, kuciņ, baļā kuciņ. Un tas veids saka Dievs. Viņas nāks iekšā, bet nevar izdomāt, vai man stāvēt pa šeit uzreiz sēdēt, lai viņas man redz, vai man aiziet tā kā tur noslēpties un nākt ārā. Man liekas, ka viņi tad nobīsies. Bet viņas tūlīt būs klāt. Nav stress ir. Tad vēl tu dieniņu, lai viņi. Oh my God! Es biju tādā šokā, jūs negaidījāt, ka kāds stāvē. Ievēlies tagad šodien īsto vēlēšanos. Crazy. Oh my God. Kā jūs dabūjāt viņa priekšēšanu? Viss var sarunāt. Es reāli negaidīju. Es arī neskatās, man stāv. Man tāds šoks pasēdēja viņiem uz seju.